Sijā Daugavpils satiksme otrā tramvaju maršruta infrastruktūra ilgstoši bija kritiskā stāvoklī, novecojuši sliežu ceļi, nolietoti kontaktu tīkli un biežas tehniskas problēmas radīja apgrūtinājumus gan pasažierim, gan tramvaju vadītājiem. Brauciens pa šo maršrutu bieži vien bija nevienmērīgs un neprognozējams. Tātad pēc vērienīgas renovācijas situācija ir krasi mainījusies. Visi sliežu ceļi ir pilnībā atjaunoti, kontaktu tīkli nomainīti un tramvaju kustība ir kļuvusi ne tikai vienmērīgāka, bet arī daudz drošāka. Jaunā infrastruktūra nodrošina stabilu un ātru tramvaju kustību, ievērojami samazinot tehnisko avāriju risku un uzlabojot pasažieru komfortu. Papildu tehniskajiem uzlabojumiem projektā tika ņemtas vērā arī iedzīvotāju vajadzības, piemēram, uzlabots apgaismojums, asfaltēts ceļš, sagatavotas gājēju ietves un mūsdienīgas pieturvietas. Taču projekta realizācijas laikā radās jautājumi par pieturvietām Ventspils ielā. Pirms projekta uzsākšanas ceļa posms Ventspils ielā nebija asfaltēts, un, integrējot jauno asfaltēto ceļu ar tramvaju sliežu infrastruktūru, nebija iespējams izveidot pilnvērtīgu pieturvietu tieši Ventspils ielā. Taču pēc iedzīvotāja lūguma pieturvieta tika izbūvēta, tikai pārkvalificēta par pieturu pēc pieprasījuma, kas nozīmē, ka pieturai piemēroti citi valsts standarti. Kopumā renovācija ir ievērojami uzlabojusi tramvaju maršruta infrastruktūru un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Sijā Daugavpils satiksme strādā, lai nodrošinātu modernu un efektīvu sabiedrisko transportu arī turpmāk.